Kustēsimies. Nevar. Viktorija, paskaties, vai iet. Labdien klātesošajiem un labdien visiem tiem, kas vēro mūsu šīs dienas tikšanos ar rakstnieku Jāni Ūdri tiešraidē mūsu Facebook lapā. Faktiski šis ir tāds kaut kādā ziņā simbolisks un nozīmīgs sarīkojums, tāpēc, ka mēs esam sarežģītā laikā, bet nevajag jau aizmirst, ka tuvojas novembris. Un šī tikšanās ar patriotiski vēsturisko romānu autoru Jāni Ūdri ir īsti vietā, tāpēc, ka novembris, 11. novembris, 18. novembris, laiks, kurā visticamāk mums nebūs iespējas vairs tikties klātienē, bet domāt par svarīgiem jautājumiem, tas būs pats labākais laiks. Tāpēc mums ir prieks sveikt Jāni Ūdri. Jāņa Ūdra, es drīkstu teikt, kurā jubilejas gadā? 75. 75 jubilejas gadā, oktobrī, kas savukārt ir Ivandas Kaijas dzimšanas diena. Ivanda Kaija ir dzimusi 13. oktobrī, un tieši par to ir Jāņa Ūdra pēdējais romāns Ivanda Kaija sievietes dzelme. Un tātad Latvijas mēneša gaidu laikā, ja mēs varam teikt tā. Labdien, Jāni, un sveicu tevi Jelgavā. Labdien, man prieks atkal būt Jelgavā, manā jaunības pilsētā. Un, kad tu teici, ka šis ir īpašs laiks un tāds pārbaudījuma laiks visai mūsu valstī, visai planētai, šī muļķīgā, neizprotamā pandēmija, bet, kur vajag respektēt. Un man tavs ievadvārdus klausoties ienāca prātā, ka tieši Jelgavā ir tā Latvijas pilsēta, kur būtībā briesmīgajā otrajā pasaules karā cieta visvairāk. Es atceros, ka es mazs bērns biju, tad jau vecāki tā runāja, Jelgava tur gāja no vienām rokām, otrās rokās, un kad es rakstīju savu iepriekšējo romānu, ja, tas ir bruņinieks Roberts, leitnants Rubenis, bruņinieks Roberts, tad tikai es visā būtībā uztvēru, ka Jelgava bija vārti un atslēga uz Rīgu. Un pateicoties Jelgavai un pateicoties latviešu leģionāriem, Rīga netika ieņemta jau 44. gada vasarā, jo sarkanā armija realizēja no šauļiem ārkārtīgi masīvu tanku uzbrukumu. Un to šeit apturēja mūsu latvieši, tieši leģionāri, ne vācu daļas, bet tieši leģionāri cīnoties pret milzīgu pārspēku. Un tas ir aprakstīts manā iepriekšējā romānā. Un padomāsim, kas būtu noticis, ja Rīga būtu ieņemta jau 44. gada vasarā, jūlijā, tad pārsimt tūkstoši latviešu, kuriem izdevās, pateicoties šim Kurzemes katlam no Ventspils, no Liepājas ostām, vai arī ar zvejnieku laivām tikt uz Gotlandu, vai no šīm ostām tikt uz Vāciju, un tālāk uz rietumu pasauli, izglābt savu dzīvību, savas dzimtas izglābt, tad jau šie cilvēki, latviešu inteliģents zieds, būtu sūtīti uz Sibīriju. Tāpat kā 41. gadā, kā 49. gadā. Tātad, Jelgava ir tāda īpaša pilsēta, kas arī maksāja ļoti dārgu cenu par to, jo Jelgava, mēs redzam, cik maz ir Jelgavā veco pirmskara namu, cik daudz ir jauno, un kad es šeit atbraucu 67. gadā strādāt, 5 gadus šeit strādāju par žurnālistu, es atceros, ka Jelgava bija būtībā negalīta ar šiem primitīvajiem padomi laika namiem, šīs baltās silikāta ķieģeļu mājas, tur pie Annas baznīcas, kur sauc par okupantu mājām, latvieši sauc, jo tur dzīvoja padomju armijas virsnieki. Tā, es laikam aizrāvos, bet es par Jelgavu nevaru tā vienaldzīgi runāt. Un, ja tu man prasītu, ko es tagad domāju par Jelgavu, papras lūdzu.
Nu, jā, tu jau pats pieminēji bruņinieku Robertu. Šķiet viena no tavām labākajām grāmatām. Mākslinieciski man šķiet spēcīgāku un tieši tā tematika, kas tur ir minēta, un tu teici, ka tur ir Jelgavas bombardēšanas ainas, 44. gads, un tad es tev varu paprasīt, vai tavs Jelgavā pavadītais laiks tev palīdzēja tās rakstīt, un kāda tad bija tā Jelgava toreiz un tagad, un varbūt arī pastāsti, kāda tev ir saistība ar mūsu bibliotēku pavisam it kā netiešā veidā. Jā. Nu, tā bija mana jaunība, jaunības gadi. Es biju pavisam jauns zēns, kurš vēlējās kļūt žurnālists. Un redakcijas jau bija maz. Ne tā kā tagad Latvijā, ka ir bezgalīgi daudz izdevumu. Un es nezinu, vai tas ir labi. Laikam jau labi, jo ir konkurence, bet ne visi šie izdevumi ir labi. Un ļoti daudzi jauni cilvēki strādā žurnālistikā, un daudzi to dara talantīgi. Daudziem varbūt vajadzētu meklēt citu profesiju, bet viņi to nedara. Man bija sarežģīti, bet es atbraucu, jo šeit bija tāda radiokorespondenta vieta, ja? Saucās korespondents organizators, kuram vajadzēja it kā tādas vietējos radioraidījumus arī veidot, kas skanēja pa translācijas tīklu. Un tas bija tā stipri muļķīgi. Tā tas bija visā Latvijā, ja? Gan lielākajās Latvijas pilsētās, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī, Rezeknē, gan visos rajonu centros. Jelgavā mēs pat it kā divas tādas redakcijas bijām. Viena meitenīte vēl bija tajās pašās telpās, kas gatavoja šos raidījumus Jelgavas rajonam. bet par Jelgavu. Pirmo reizi būtībā es Jelgavu redzēju, kad bija pavisam mazs puika, 55. gadā. Mans tētis ļoti daudz strādāja, un mamma arī. Viņa sakrāja naudu un nopirka Kārlīti. Visu laikam zinās, ko par Kārlīti sauca tādu Moskviču. No šodienas viedokļa ļoti primitīvu mašīnu ar riteni aizmugurē, bet toreiz jau es biju ļoti lepns par to. Un pirmajā reizē tagad vecāks spriež, kur ta brauksim. Aizbrauksim līdz Jelgavai. Un tad mēs pa vecu šoseju, ne tādu kā tagad, atbraucām līdz Jelgavai, un es atceros to skatu, ka mēs stāvam Lielupas labajā krastā, pārlielupē, tieši apstājamies un skatāmies to panorāmu, to vietu, kur vajadzētu būt panorāmai. Bet Jelgavas pils vēl bija izdegusi, un baismīgs skats, ja mūri, nokvēpuši mūri, jumts nav, tas bija kaut kas apokaliptisks. Un tad, kad es atbraucu pēc gadiem 67. gadā uz Jelgavu, strādāt šeit, tad jau bija daudz atjaunots, bet bija sabūvēts šīs padomu laikā, kas, es saku, nebija tur daudz domāts par arhitektūru, un es gribu izteikt tādu prieku par to, kā Jelgava ir pārvērtusies, kad es tagad esmu pastaigājis pa Jelgavu, īpaši tur gar Drikses krastu, un kur ir Trīsvienības baznīcai izveidot šis skatu laukums, ja, nosaktais, un šie brīnišķīgā panorāma paveras, un šis gājēju tiltiņš. Man meita, kur tagad viņa dzīvo Luksemburgā, viņa ar vīru strādā Eiropas tiesā, pārstāv Latviju tur, bet viņa ļoti seko Jelgavai, kad viņa ieraudzīja šo gājēju tiltu, tad viņa tā ļoti aizkustinoši ierakstīja, tā ir arī mana bērnības pilsēta, jo ko es jūtu pret Jelgavu, dziļu mīlestību, jo jaunība, jā, šeit es apprecējos, šeit piedzima mana meita, un man gribas atcerēties to labo. Un ziniet, kas tas labais bija padomi laikā? Ārkārtīgi aktīva kultūras dzīve. Man jāatzīst, es nezinu, cik tagad tā ir aktīva, bet tad šis Jelgavas tautas teātris, ja, jaunā paudze varbūt nezinās, ko nozīmē tautas teātris. Viens tā bija pašdarbība, bet tā bija tā augstākā ranga pašdarbība. Man liekas, tas bija ļoti labi, ka bija motivācija katram pašdarbības kolektīvam, korim vai deju kolektīvam vai pašdarbības teātrim tiekties uz šo tautas kolektīvu nosaukumu. Ja? Jo to nedeva tā par smukām acīm. Vajadzēja tiešām labu māksliniecisko līmeni. Un es atceros, ka Lūciņa Feidova
Viņa arī tad bija jauna un arī nesen bija ieradusies Jelgavā, un viņa darīja brīnumu lietas šeit. Un viņa šo pašdarbības teātri tā prata saliedēt augstiem mākslas uzdevumiem. Viņam taču pašdarbības izrādēs dažkārt spēlē Ilze Rādziņa, kur jelgavniece un Jelgavas patriota. Un tad interesanti, ka šī Maistrīna, šī ģeniāla aktrise, it kā pavilka vēl uz augšu tādā pašapziņā. Un tad es tajā laikā ļoti daudz gāju uz teātri, jo bija ļoti spēcīga rusifikācija Latvijā, un tad bija pat tāds princips, teātris ir tā vieta, kur tu dzirdi tikai latviešu valodu, kur tu tiešām jūties kā latvietis savā zemē. Un es ļoti labi zināju teātris, un es atceros, tad es taisīju tādu problēmas raidījumu, kad Jelgavas teātru vajadzētu profesionalizēt, lai būtu aktieru uz algu. Bet parādījās viens bet, proti aktieriem teātros nebija augstas algas. Tas bija tāds padomju saudabība, kad aktieriem tā peļņa cēlās, viņi dabūja kāds godu nosaukums, nopelniem bagāts, tautas mākslinieks, tautas skatuves mākslinieks, bet tas nāca ar gadiem. Un sākumā nebūtu liela alga, bet šajā teātrī tie talantīgākie aktieri bija no Lauksaimniecības akadēmijas. Tolaik sauc Latvijas Lauksaimniecības akadēmija. Un tur, protams, docenti, profesori, viņi pelnīja vairāk. Un tad es secināju tādu paradoksu, ka ja būtu profesionāls teātrs, teiksim, no konservatorijas, atnākt viens izlaidums un spēlēt, ja? Par šīm mazajām aldziņām, bet veidot savu aktieru karjeru. Bet tām galvenajām lomām vajadzētu aicināt no malas cilvēkus, kas ir pašdarbnieki. Bet es tagad domāju to fenomenu. Tajā laikā, starp citu, pilsētas vadība diezgan daudz interesantas lietas darīja. Piemēram, būvēja jaunas dzīvojamās mājas, 60. gadu beigās, jau pēc modernākiem projektiem. Tas bija kāds lietuviešu projekts, manuprāt, tepat netālu no bibliotekas ēkas, ar mākslinieku darbnīcām augšā. Un izveidojās Mākslinieku savienības Jelgavas nodaļa. Un es taisīju aprakstu sēriju par šiem māksliniekiem, brīnišķīgiem. Daudzi, nedaudz, bet daļa no viņiem ir jau viņā saulē, tiem, kas ir mūsu vidū, kas radoši strādājas, vēlu veiksmi, vēlu labu veselību. Tas bija tas labais Jelgavā, un es domāju, ka tā bija pretošanās tāda rusifikācijai, jo Jelgavā ļoti daudz dominēja krievu valoda iestādēs, un uz dzelzceļa tur bija tā, ļoti tāds antilatvisks noskaņojums. Bija tāds dzelzceļa kultūras nams tajā laikā, netālu no tagadējā Lāčplēša pieminekļa. Tur bija tāda īsta antilatvijas gaisotne. Tas bija ļoti nomācoši, bet es to labo gribēju atcerēties. Un tagad es brīnos, kā jelgavnieki prot pat tās kādreiz neglītās ēkas, kaut kādas piebūves veidot un veikalu vitrīnas skaistas, un tās ēkas kā atdzīvojas. Un tiek restaurētas vecās ēkas, piemēram, aiz Annas baznīcas, tur bija tā sauktā vecā autoosta. Un es teicu, ka man meitiņa piedzima, man ir mājā krāsa diapozitīvi, krāsa filmas toreiz nevarēja dabūt, un digitālās fotokameras jau nebija. Vienīgais, kā toreiz dabūt krāsa foto, bija, ja no Austrumu Vācijā ražotās šīs diapozitīvu filmas varēja dabūt. Un man ir fotogrāfijas, kur man meitiņa pie tādas pussabrukušas ēkas, ar slēģiem, bet viņa kaut kā bija tomēr nokrāsot, un tā un ļoti dekoratīvi izskatās. Es gari runāju, bet es nevaru vienaldzīgi par Jelgavu runāt. Es mīlu Jelgavu. Paldies Jelgavai. Un ir prieks dzirdēt, ka šīs pārmaiņas, kas notiek, to redz arī pēc gadiem atbraucot uz pilsētu. Bet tātad te sākās tava žurnālista karjera. Tu strādāji kā korespondents, bet savu pirmo romānu No Berlīnas mūra līdz 38. paralēlei tu uzraksti 2004. gadā, ļoti zīmīgā gadā Latvijai. Gadā, kad Latvija iestājas Eiropas Savienībā. Kā tu nonāci līdz domai vai misijas apziņai, ka tev ir jāraksta?
Un kāpēc tieši ar šādu grāmatu sākās? Šī grāmata atšķirās no tavām pārējām, ka tā ir tomēr vairāk tāda publicistiska un tālāk jau aiziet tieši to vēsturisko romānu žanrs. Pastāsti par to mazliet. Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums. Es ilgus gadus strādāju žurnalistikā un īpašs posms man šajā profesijā bija no 90. 91. gada, no mūsu neatkarības atjaunošanas, un tad man uzaicināja darba. Sākumā jau es barikāžu laikā izveidoju tādu avīzi Ābeli, ko izdevā Latvijas zemniecības fonds, tie bija tā sauktie breša zemnieki, un it kā viss tajā laikā bija pret to, lai iznāktu avīzi. Burtiski mēs izlaidīsim pirmo numuru, un omonieši ieņem preses namu. Jā, bet mēs atbraucam uz Jelgavu un sarunājam Jelgavas tipogrāfijā drukātu avīzi. Un tiešām tajā laikā, kad daudzas avīzes tika slēgtas, parādījās jauna avīze Ābeli. Žēl, es nepaņēmu līdzi šeit to. Un šis laiks deva unikālu pieredzi, un mani tad uzaicināja strādāt mūsu valsts oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Ja? Tas nebija lielākais laikraksts, bet tas bija oficiālais, kurā tika drukāti ne tikai valdības dokumenti, bet arī man bija ārpolitika, mana joma. Ja? Manos pienākums bija intervēt ārlietu ministru un ārzemju delegācijas, kas brauca, un prezidentu, kad jau 93. gadā tika ievēlēts valsts prezidents, pirms tam citas vadošās personas. Un krājās milzīga pieredze, un tieši diplomātijā, bet ļoti ilgi es it kā nevarēju iešūpoties uz rakstniecību. Iekšā sēdēja tas žurnālists, un tad jau sākās tāda pavisam unikāla pieredze. Man, piemēram, Latvijas Vēstnesī bija tāda privilēģija intervēt visus ārvalstu vēstniekus tūdaļ pēc akreditācijas. Ja? Es biju pirmais no latviešu preses, kas viņiem stājās ceļā un uzdeva kādus jautājumus. Un tad arī man radās iespēja aizbraukt dažādos ārzemju projektos, jo viņi redzēja, parasti bija tā, tur pilī pēc akreditācijas nebija jau daudz laika runāt. Ja tā viens vēstnieks ir akreditēts, ja, viņu jādabū ātrāk ārā pa vārtiem, lai pie pils ieejas uzlikt nākamās valsts karogu, jo vēstnieki parasti tika akreditēti 2, vismaz 3, 4 tajā dienā. Ja prezidents jau ir aizņemts, un otrdienas bija tā akreditācijas diena. Bet, pirmais iespējas viņam bija radies tāds nopietns par mani, un tad jau man atlika piezvanīt, kamēr šis vēstnieks, vai viņam rezidents bija Rīgā, tad tas bija vieglāk. Bija tādi, kas atbrauc šurp, bet viņa rezidents ir Stokholmā, Kopenhāgenā, Helsinkos, Maskavā, arī tādi bija. Pat Viļņā, ja, piemēram, pāvests Nuncijs, ja, Vatikāna vēstnieks. Tad viņš pāris dienas Rīgā, tomēr bija jālūdz viņam laiks interviju, un tad jau plašāka saruna. Un tad šo sarunu rezultātā mani arī uzaicināja uz veselu virkni valstu. Vienu, kā žurnālistu, tādā izpētes braucienā. Ja Latvija bija jauna valsts, ārzemnieki ļoti interesējās, kas te Latvijā notiek, un viņus interesē arī dot Latvijai informāciju par to. Piemēram, mūsu šī gadsimta sākumā veselā virknē valsts. Es biju Indonēzijā, tādā profesionālā izpētes braucienā, es biju Dienvidu Korejā, un kur tur vēl. Un tas viss burtiski prasījās jau grāmatā. Jo vēl viena nianse, ja strādājot Latvijas Vēstnesī, un tas oficiālais laikraksts, ko tas nozīmēja, es it kā nevarēju paust savu personīgo viedokli. Tas būtu pretrunā šī laikraksta statusam. Tur bija jāpauž valdības viedoklis. Pie tam interesanti, nekādas partijas. Tikko kāds ministrs sāk runāt par savu partiju, ko viņš pārstāv, tad vai vajadzēja mainīt tēmatu, vai arī gluži vienkārši pēc tam atvainoties teikt, tas netiks publicēts.
jābūt neitrālim. Bet es gribēju savu personīgo viedokli. Un tad lūk šī grāmata, bet jā, tā ir publicistika, bet šeit ir arī mans viedoklis pausts. Un īpaši, ja kāds bibliotekā paņem, protams, grāmatu sen vairs nav veikalos, tad es ieteiktu izlasīt pēdējo nodaļu, kas saucas Ticība, cerība, mīlestība. Un tā ir, šeit ir kā 4 valstis, pirmā ir Vācija. Interesanti, ka es esmu bijis abās Vācijās, gan Rietumvācijā, gan tā sauktajā Vācijas Demokrātiskajā republikā. Tā bija tāda Padomju Savienības satelīta valsts. Es pieņemu, ka jaunā paudze tagad tā grūti strādās to priekšā, ka ir 2 Vācijas, mūrs pa vidu, Berlīnas mūrs. Un to es tā aprakstīju. Man gribējās pateikt, kad atrodoties Rietumberlīnē, it kā iekšā tajā mūrī, man bija tāds sajūta, ka es esmu ārpusē. Ja tur bija skatu platformas, skaties pāri tam mūrim un redz, kā cilvēki tur tā. Es nevaru izstāstīt pāris minūtēs, tas ir grāmatā. Vai par Indonēziju. Indonēzijā bija ļoti līdzīga situācija Latvijai, jo tur bija vairākas gadsimtus bijis ģenerāļa Suharto režīms, ārkārtīgi līdzīgs komunistiskajai sistēmai, ārkārtīgi līdzīgs. Un arī tie demokrātijas restaurēšanas centieni un grūtības, to es visu aprakstīju. Maroka ir šajā grāmatā. Es biju pirmais žurnālists, kurš aizbrauca uz Maroku pēc Marokas ārlietu ministrijas ielūguma un uzmeklēja Vairas Vīķes Freibergas bērnības vietas. Daurats ciemā sākumā, mazā ciema skoliņā, kas tagad tāda pussabrukusi, Kasablankā, kur viņa ar izcilību beidza meiteņu liceju. Un Dienvidu Koreja. Vai varu teikt, ka tava pirmā grāmata bija vēlme izstāstīt savu pieredzi svarīgās situācijās, bet kā tad tu nonāci līdz Ivandei Kaijai? Šobrīd joprojām bibliotekā jau kopš maija ir rinda uz šo grāmatu, un tas ir tāds milzīgs lēciens no 2004. gada līdz 2020. gadam, kad ir iznākusi Jāņa Ūdra romāns par Ivandi Kaiju un romāns par sievieti, kas svarīgi, jo iepriekš jau tu vairāk tomēr runāji par tiem nozīmīgiem valsts vīriem Latvijas vēstures gaitā. Pastāsti par to. Jā. Atkal ļoti dziļš jautājums. Padomā, 8 grāmatas, ja? Tā pirmā grāmatā tad, bija tāda vēl žurnālistikas inerce, ja? Ļoti dokumentāla, nekādas izdomas. Es vienkārši neatļāvos. Ja? Vienīgi viedoklis. Un tad, sākot ar nākamo, nākamā bija Zigfrīda Merovica 3 Annas. Jā, tas iznāca 2 reiz šī grāmata, ļoti atšķirīgā redakcijā. Un tas otrais jaunākais izdevums ir ļoti papildināts, jo nāca jaunas atziņas, jauni fakti. Un šeit es tāpat tagad brīnos, ka es pāris gadu laikā tā kā pārvarēju to žurnālistikas prokrusta gultu, ja, ka tā kā es biju iekapselējies, ka es tikai kā žurnālists. Vienmēr jau skolas gados, Raiņa vakarskolā ar savādi. Padomu laikā Raiņa vakarskolā, jā, kur kādreiz mani skolas biedri aizmiga, jo dienā strādāja noguruši, vai es atceros Vilnis Baltiņš, ja, kas bija mūsu Olimpiskās komitejas prezidents vēlāk, atjaunoja olimpisko kustību. Viņš toreiz daudz trenējās, viņš bieži aizmiga stundā, un skolotāji viņi ne bāri, nelika divniekus, vai piezīmes nerakstīja, mums vispār nebija uzdevuma burtnīcas, bet dienas grāmatas, bet, kā saka, runāja klusāk, lai zēns guļ. Un mums tomēr bija literatūras pulciņš. Es atceros, man literatūras skolotāja Marta Stauro teica, Ūdri, jums ir talants. Pie tam ļoti saudabīgs. Dievu dēļ nekļūstiet žurnālists, nesamaitiet talantu. Bet tagad es domāju, ja es viņu tā burtiski būtu klausījis, par ko es būtu rakstījis. Jo žurnālistika ir milzīga dzīves skola. Un tad, kad iznāca šis romāns par Meirovici, es uzaicināju savu skolotāju, Martu Stavro,
pēc daudz, vairāk 10 gadu bija pagājuši, uzaicinājis prezentāciju. Un prezentācijā taču bija atnācis arī valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi. Viņš bija tikko ievēlēts, tas bija 2007. gads, 23. augusts. Ja? Šī Molotov-Ribbentrop pakta gada diena. Prezidents bija atnācis, runāja arī par šo paktu un par to, cik tāda grāmata ir vajadzīga. Un tad es pastāstīšu epizodi, kā man skolotāji teica, un teicu tā: lūdzu, skolotāji, piedodiet, es vairāk tā nedarīšu. Un tad dabīgi zālē bija vētraini smiekli, un es viņu sabučoju un uzdāvināju šo grāmatu. Bet man pašam tagad tā interesanti izsakot, kā tas ir, ka vesela plejāde izcilu vīriešu, arī ļoti diskutablu vīriešu, chronoloģiski iznāca šie romāni par izciliem valsts vīriem, Zigfrīds, Anna Meirovics. Man liekas, viņš, teiksim, mūsu visu laiku izcilo politiķu trīniekā noteikti, un varbūt šeit trīniekā pat tā kā pirmais, tā kā otrais. Es tur liktu Zigfrīdu, Annu Meirovicu, Vairvīķu Freibergu, Jānu Čaksti, kam ir šeit piemineklis Jelgavā brīnišķīgi. Vajadzētu nosaukt varbūt šo centrālais laukums, vēl joprojām sauc pie kultūras nama, ja? Hercoga Jēkaba laukums, jau tas ir. Es redzu, ka laiks ir pagājis. Jā, varbūt cieņa vēsturei man ienāca prātā nosaukt Čaksas laukums, bet vai tad Jelgavā laukumu trūkst vai ielu? Tieši tā. Piemineklis jau ir. Lūk, nākamais bija Kārlis Ulmanis, lūk, šis romāns Ulmans Lielā Kārļa testaments. Mana biezākā, visvairāk diskutētā grāmata. Un te, man ir bijis tā, ka man uzaicina biblioteka, piemēram, Smiltenē, un tikai par Ulmanu es runāju 2 stundas, un tāpat cilvēki aiziet ar 2 viedokļiem, ja? Vai pienāk kāda kundzīte un saka, jā, bet es biju mazs bērns, bet es atceros, ka Ulmans iebrauca, tad cilvēki viņus veic ar puķiem. Es to visu zinu, bet Latvijas vēsture lielā mērā ir arī Kārļa Ulmaņa vēsture, un nevar to tā aplūkot viennozīmīgi balts vai melns. Ja mūsu vēsturē ir dažādas lapuses, un es teiktu, ka neviens piemineklis nebūtu par augstu tam Ulmanim, kurš tik daudz darīja Latvijas valsts dibināšanai, mūsu valsts nodibināšanai. Kārlis Ulmans, Zigfrīds, Anna Meirovics. Bet turpat nāk Kārļa Ulmaņa traģēdija, kura manā pārliecībā sākās 34. gada 15. maijā, un kura, lūk, no 2010. gada, kad iznāca romāns par Kārli Ulmani, iet cauri arī manām turpmākajām grāmatām, kur ir analizēta arī šajā manā grāmatā bērniem, Melders un Matīs ceļojums vēsturē. Man mīļākā grāmata par maniem mazbērniņiem, tie ir mani reālie mazbērni, kas uz grāmatas vāk tikai tagad man 2 reizes vairāk, šeit ir 2, patiesībā man ir 4. Un arī leitnants Rubenis, kur par 2. pasaules karu, Latvija tādā situācijā bija pateicoties Ulmaņa 40. gada politikai, pateicoties tas pēdiņās. Ja. Ja varēja daudz ko darīt, un kādreiz ar ko Ulmans varēja darīt, ļoti daudz ko. Emigrēt, veidot valdību ārzemēs, tad tas būtu leģitīmi, bet labi, jautājums nebija par jautājums par Ivandu Kāju, kāda loma viņai tajā visā lūk, ir. Un viņas loma ir redzama šajā romānā, jo, es nezinu, vai var kamerā labi redzēt, šeit redzams Kārlis Ulmanis, tas oficiālais portrets, bet fonā viņam stāv viena dāma, manuprāt, ļoti skaista, ar skaistu, tādu modes frizūru pagājušā gadsimta sākumā. Ja. Pasaulē sieviete ar augstu copi, tā ir Ivanda Kaja, brīnišķīga Ivanda Kaja. Un lūk, šeit es pirmo reizi sastapos 2009. gadā, sākot rakstīt šo romānu par Kārli Ulmani.
sadūros ar sievieti, kurai bija tāda īsa, pāris gadu garumā loma, zinām, intimitātes pieskaņa Kārļa Ulmaņa dzīvē. Es to nosaucu par platonisko romānu starp viņiem, jo ir nekas tāds, teiksim, par ko raksta Karina Račko, nekas tāds nebija. Toreiz vispār tas viss notika tā kā lēnāk, tā kā nopietnāk, jāteic, konservatīvāk, pret ko Ivanda Kaja cīnījās, kas ir šajā romānā redzams. Bet fakts, ka viņu sākumā vienoja ideāls par Latvijas valsti. Tas kaut kur sākās jau 15. un 16. gadā, kad Kārlis Ulmans atgriezās no Amerikas, un viņš, es pat tagad neatceros tos amats, kā tas saucās, bet viņš tā kā brauca pa lauku saimniecībā, inspicēdams, lopkopības nozari, cik pareizi tiek turēti lopiņi un kādas rekomendācijas, lai būtu vairāk piena, lai lielāku izslaukumu. Un tas bija Ulmaņa ideāls. Ja pirms Latvijas valsts dibināšanas viņš speciāli mācījās piensaimniecību, jo tad Latvija tiks uz zaļa zara. Diezgan tāda, manuprāt, racionāla doma tam laikam, pagājušā gadsimta sākumam. Bet Latvijas valsts, un tad viņi satikās. Ivanda Kaja tad bija jau populāra rakstniece, un populāra tādā veidā, ka kritika viņu šausmīgi lamāja. Un te man jāatzīst, ka tas bija tāds vīriešu šovinisms, jo kritiķi bija praktiski tikai vīrieši. Jo vai tu zini kādu sievieti? Es domāju, ka neatradīs tajā laikā. Pirmā varbūt bija pat Ivanda Kaja, ka viņa kaut ko sāk rakstīt. Bet viņa arī recenzijas nerakstīja. Un cik dīvaini, ka varbūt kaut cik cilvēcīgi par viņas pirmo tādu slaveno vai populāro romānu Iedzimtais grēks uzrakstīja recenzija Andrijs Upīts, kurš liekas tāds nīgars, tāds komunistisks un tāds. Man tā grūti iztēloties, ka viņš pasmaidītu. Ja? Protams, es redzēju kino kronikās, tikai bērnībā televīzijā laikam redzēju. Un Ivanda Kaja briesmīgi kritizēja, un tas dīvainākais, ka viņas romānu Iedzimtais grēks nosauca par pornogrāfijas propagandu. Nosauca kāds kritiķis, un viņas vīrs, slavenais ārsts Fēliks Lūkins arī, tāda pornogrāfijas propaganda, lai gan tur no šodienas viedokļa ļoti nevainīgi, ļoti tā jauka aprakstīts, teiksim, kā sieviete iet peldēties, kā Ela. Bet ne jau tā ir romāna būtība, un ne jau tas izraisīja to vīriešu niknumu, bet tas, ka viņa rakstīja par sievietes tiesībām ne tādām ekonomiskajām, ko jau pietiekami daudz sievietes pirms Ivandas Kajas bija propagandējušas, piemēram, Aspazija arī, bet par tādām intīmajām tiesībām, izvēlēties dzīves draugu pēc sirds balss, pēc mīlestības, dzīvot kopā, mīlēties kopā ar vīrieti, kuru tu mīli. Ja? It kā vīrieši to varēja, sievieti nē. Tagad kādi kungi klausās, ko tu te, Jāni, runā, vai tu pret mums esi? Nē, es neesmu, es esmu par vienlīdzību, bet ja tā godīgi runā, es kādreiz tādu joku teicu vienā dāmas sabiedrībā, es teicu, it kā briesmīgs vārds, ziniet, dāmas, sieviete nekad nebūs vienlīdzīga ar vīrieti. Un tā, ka viņas liecās pie zemes celt akmeņus, lai man nomētāt. Un viena teica, kāpēc? Es teicu, tāpēc, ka sieviete ir labāka. Lūk, tā, man to gribējās parādīt, un it kā šajā romānā par Ulmani man sākumā bija tādas šaubas, vai tā bija vai nebija īsti. Cik tālu viņi gāja šajās jūtās. Un tad es atradu tādu vēstures faktu, ka Aspazija savai sirdsdraudzenei Ivandai Kajai, jeb Antonijai Lūkinai, vienreiz saka, Tonī, tu zini, man ir tāda sajūta, ka tu tajā Kārļa Ulmanies samīlējusies.
Un Ivanda Kāja atbildēja tā, samīlējusies, tas nav tas vārds. Es viņu dievinu, un tad tālāk bija tāds teksts gluži tāpat kā Latviju. Viņš man nozīmē Latviju. Nu, lūk tā. Un tad bija interesanta epizode ar Džeimu Skulmi. Džeimas Skulmi nāca no šīs Lūkinu dzimtes. Džeimai tātad Džeimas mamma, Džeimas vecmāmiņa bija šī Feliksa Lūkina māsa. Tā tur bija, jā. Un kad iznāca šis mans romāns, Lielā Kārļa testaments, es vienā publiskā pasākumā, tā bija Vairas Vīķes Freibergas vienas grāmatas par dainām prezentāciju Kultūras akadēmijā. Un jau tajā neformālajā daļā, tur ar vīna glāzi tur tā kaut ko stāvu un domāju, un uzreiz Džeima Skulme man pienāk un saka diezgan tādā šarpā balsī: Jāni, es redzēju, ka uz tavas grāmatas vāka ir mana radiniece. Nu, paskatīsimies, es to grāmatu nopirku, mēs tad paskatīsimies, ko tu tur esi sarakstījis. Džeima vispār bija tāda, lai viņai gaiša piemiņa, brīnišķīga sieviete, cik daudz viņa Latvijai ir izdarījis gan Latvijas mākslā, starp padomu laikā, kad mēs ar mākslu spīdējām, gan Padomju Savienībā visā. Mēs esam latvieši, mēs esam labākie, gan pasaulē. Nu, un atmodas laikā. Nu, lūk, un es tā, kas te būs? Un vienreiz tāda epizode, es Rīgas centrā gaidu 11. tramvaju un piebrauc tas. Tur es tikko biju parādījušies tie modernie tramvaji, kur durvis kā operas teātras skatu atveras uz abām pusēm stām Džeima Skulme, un viņi stāv jau tad ar to spieķi. Tad man likās, ka karaliene uz zīžļa atspiedusies, tā stāv un skatās uz mani, es pretī viņai uz ielas. Un es viņai stiepju roku, dāmai palīdzēt izkāpt. Un viņa to roku tā paskatās, bet nekāpj. Un tā viena brīdi tā kā domā. Un tas viss interesanti tramvajos. Tūlīt sāks braukt vēl, kas tur būs. Bet laikam jau tas vadītājs, viņam tur televīzijas kameras, viņš laikam redz šo situāciju, varbūt pat redz, kas tā par personu. Džeima Skulme, un viņa saka, tu zini, Jāni, tā varēja būt. Tad beigās viņa izkāpj ārā. Un tā, ka es prom vēl pagriežu, Jāni, tā varēja būt. Un es sapratu, par to ir jāraksta grāmata. Tad es tā īsti sapratu par Ivandu Kāju. Bet gāja vēl gadi, un es to brīdi rakstīju šo grāmatu bērniem, kas man ļoti mīļa. Es ceru, ka tu paprasīsi, kādēļ es tādu grāmatu rakstīju, tad es to pārlikšu pāri, labi. Un pēc tam es kaut kā man uzkrita šis bruņinieks Roberts, jo atkal būtu stāsts par sevi, bet tas taču bija vienīgais latviešu virsnieks, kurš ar savu karaspēka daļu, Rubeņu bataljonu slaveno, kurš cīnījās pret abām varām. Viņš savu bataljonu izveidoja Kureļa aizsargu pulka ietvaros, bet šo pulku atbruņoja vācieši bez kādas kaujas. Kurelis bija jau gados vecs, izcils cilvēks Latvijas vēsturē, izcils ģenerālis, bet viņš jau Ulmaņa laikā bija atvaļināts. Viņš tai situācijā ļoti tā vāji orientējās, bet jaunais Rubens, viņš tā kā turējās nostāk no ģenerāļa Kureļa, un viņš ar savu bataljonu nenolika ieročus. Un iznāca cīnīties vīriem, kuri tā kā sapņoja būt atjaunojamās Latvijas armijas kodols, kur gaidīja vācu kapitulāciju, un Latvijas strauji pārņem sarkanā armija. Viņi tā rēķināja, kad kritīs šis Kurzemes katls, tad pēdējais, ka varbūt politiķi nodibinās, atjaunos Latvijas valsti, un tad viņi būs pirmā armija, bataljons ar 600 vīriem. Kāpēc ne? Viņi sargā šo valdību. Un viņi arī gatavojās kādu no savām rotām sūtīt uz Kurzemes piekrasti, lai apsargātu tos latviešus, kuri zvejnieku laivās kāpja un lai pārceltos Zviedriju, jo viņi slaupīja. Viņas ņēma ciet vācu patruļus, jūrā viņas gremdēja un arestēja Krievu
kuteri, torpēdlaivas. Nu, lūk, un šis cilvēks cīnījās. Viņš bija gatavojies cīnīties pret sarkano armiju, un iznāk cīnīties pret VCSS vienībām. Un tas, tāpēc es šai grāmatai liku otru virsrakstu romāns par nācijas sirdsapziņu. Ka mēs nebijām kalpi, kara kalpi krieviem vai vāciešiem. Ja latvieši tika mobilizēti sarkanajā armijā un tika mobilizēti Wehrmachtā, caur leģionu juridiski tas tā bija noformēts. Apmēram 10% bija brīvprātīgie. Un arī sarkanajā armijā bija brīvprātīgie. Un tas ir šis absurds. Un tādēļ pēkšņi kaut kā es sapratu, kad es šo Rubeņa stāstu uzzināju, ka man ir steidzami jāraksta, lai latvieši saprastu, kad ir jācīnās tikai zem sava sarkanā karoga. Un tad, kad bija iznācis šis romāns Leitnants Rubens, un tad beidzot es sapratu, visos šajos romānos, ne tikai romānā par Kārlu Ulmani, ir sievietes tēls. Vai ir it kā nav šis sievietes tēls, jo manā koncepcijā ir tā, ka Kārļa Ulmaņa tas apjukums un vājums 40. gadā un 34. gadā jau lielā ziņā bija saistīts ar to, ka viņam nebija blakus dzīves draugs sieviete. Jo sievietes manā izjūtā ir tāds viedākas vīrietis ar prātu, tā kā Kārls Ulmans arī 4. gadā izreikināja, saima neiet, bija tāds, saima neiet. Vienos vienīgos strīdos, kašķos, bezjēdzīgi labi lēmumi neiet cauri. Viņš kā ministra prezidents vienkārši traks varēja palikt aiz dusmām. Viņam bija tāds arī neiecietīgs raksturs. Ir tikai divi viedokļi. Mans viedoklis un nepareizais viedoklis. Tāds bija Ulmans. Ka ja tā saima neiet, atlaidīsim viņu. Un viss, cik tur tā darba, ja? Aizsarga organizācija atbalstīja Ulmanu, armija atbalstīja, policija atbalstīja. Viss it kā notika ļoti vienkārši, bet šajā manā romānā Ivanda Kaija, būdam jau paralizēta, ja? Tādēļ arī viņam tas mīls stāsts izjuka, kad Ivanda Kaija 21. gadā ķēra trieka. Lūk, viņa tad paralizēta būdama un lasot avīzēs, par radio klausoties par šo Ulmaņa apvērsumu, domā, Kārli, ko tu dari? Vai viens cilvēks pat uz tik platiem pleciem, kādi ir tev, var turēt visu valsti, var atbildēt par visu. Un 40. gads parādīja, ka nevar. Un tad nāca Latvijas valsts 100-gade, un es sapratu, tā būs īstā dāvana parādīt šo varonīgo, šo cildeno sievieti, kas īpaši nospīdēja 19. gadā Bermontiādas laikā. Un atdot parādu šai sievietei, citām sievietēm, kas ļoti daudz ir Latvijas vēsturē devušas. Bet skaidrs, tas redzams grāmatas par vīriešiem. Un tad nāca tāds brīdis, kad es aiznesu manuskriptu uz savu izdevniecību Zvaigzne ABC, ar kuru man ir ļoti laba sadarbība, bija uz 5 grāmatas iznākušas. Bet daļliteratūras nodaļā izlasa dāmas un saka, cienījamais autori, ziniet ko? Jūs esat koncentrējies uz Ivandas Kaijas, tādu publicistas darbību, uz to, kā viņa nonāca līdz uzsaukumam Latvijas sievietēm Bermontiādas laikā. Ziedojiet savus zeltlietas mūsu valstī. Armijai, jo armijai trūka šautenes, ložmetēji, karavīriem zābaki trūka, vajadzēja naudu. Un tā šis Ivandas Kaijas aicinājums, kas guva milzīgu atsaucību. Katrai sievietei bija kaut laulības gredzens zelta vai kāds kuloniņš. Jo cara laikā, kas bija pirms tam cara laiks, bija tāda tradīcija dāvināt zelta lietas. Kaut kas fundamentāls, lai tiktu paliekoši. Ja? Kaut kas paliekoši. Es zinu, manai omītei pat, viņa bija kaut kur cara laikā precējusies, viņa bija zelta auskara un vēl kaut kas zelta krustiņš kaklā. Es vēl tā bērns brīnījos, kā mirdz. Lūk. Un tātad manas redaktores saka, ziniet ko, bet sievietes, kas lasīs, un lasa jau sievietes. Mēs pat šeit redzam šīs dāmas, kas ir
kungs neviens ir, tas esmu es. Lūk, sievietes tomēr interesēs, kāda bija viņas ģimenes dzīve. Un te nu pavērās sarežģīta, sākumā neizprotama aina. Un es tā nesaprotu, no šodienas, kā vīrietis domājot, es tiešām nesaprotu Feliksu Lūkinu, ja? Viņš jau bija izcils ārsts gadsimta sākumā, kad viņi precējās. Arī interesants vīrietis, jo Ivanda Kāja taču, Antonija Lūkina sāka 20. gadsimta sākumā studēt Leipcigā un brauc atpakaļ, jau mīlestību sauc. Tātad interesants vīrietis bija, un viņš bija pa Krievijas sāģām braucis un kāda atslimība, trahoma ārstēt, kā tāda lipīga atslimība bijusi, kas tieši nabadzīgā vidē rodas. Tā kā viņš arī ļoti sociāli, ļoti atbildīgs bija un tāds cildens cilvēks, kā tādu nemīlēs. Bet tad viņiem piedzimst 3 bērni, un kad Antonija Lūkina jau ir jau 30 gadu pāri, viņai pēkšņi viņa jūt kaut kur dzīve iet prom, kaut kas ir palaists garām, un viņa atstāja bērnus pie omītēm tur un Malpilī un dodas studēt uz Parīzes Sorbonu. Un es sākumā biju tā ļoti, ļoti viņas pusē, ļoti saprotoši, un īpaši man nesimpātiski bija tas, kad Ivanda Kāja, studēt viņa nevarēja veselības dēļ, viņa tikpat kā nedzirdēja lekcijas, viņai bija ar dzirdu problēmu un vēl dažādas veselības problēmas, bet viņa nebrauc mājā no Sorbonas, bet aizbrauc uz Šveici pie Raiņa un Aspazijas, ir jau sarakstījusies, un te es esmu, māciet man rakstīt, un tie māc arī. Ja viņi bija vientuļi un Šveica emigrācijā, un Ivanda patiesībā, es nezinu, ar kuru brīdi tas sākās, bet viņi diezgan arī labi sponsorēja Rainu un Aspaziju, jo mūsu izcilie dzejnieki jau dzīvoja ļoti asketisku dzīvi. Tur un Rainis, viņam nebija rakstām galds, viņš rakstījis tādu dēlīšu, ja, un viss tas dzīvoklis bija viena istabiņa un viena virtuvīte, un Antonija Lūkina jau nedzīvoja pie viņiem, bet tur blakus kādā panzijā, ko viņi varēja atļauties. Lūk, un tad, kad viņi atbrauc mājās, un Feliks Lūkins ir nopircis brīnišķīgu villu Mežu parkā, un viss tur ir brīnišķīgi apstākļi viņai rakstīt, bet kad viņa raksta, un kad viņa izdod savu romānu, Iedzimtais grēks, tad iet spalvas pa gaisu, un viņš tādus riebīgus teicienus, viņš teica, var jau būt, ka tu arī kaut ko vari uzrakstīt, ka tev pat ir kaut kāds talants, bet nekāda Žorža Sanda jau tu nebūsi. Un tad tā Ivanda Kāja, tā Antonija Lūkina, viņa tā domā, laikam, ja es nebūšu nekāda Žorža Sanda, bet vai tu latviešiem vajag Žorža Sanda, varbūt viņiem vajag mani. Un kā viņai radās šis vārds Ivanda Kāja, to jau jūs zinat visu. Gan jau kāds nezina izstāsti, gan es domāju, ka daudzi vispār arī par Ivandu Kāju, ja mēs runājam par jaunāko paudzi, ne jau katram šis vārds ir zināms un pašsaprotams. Jā, vispār jā. Man ir prasījuši jauni cilvēki, ļoti inteliģenti, un man patīk, ka viņi atklāti paprasiet, ļoti laba īpašība. Man prasīja, ko tu tagad raksti? Es teicu par Ivandu Kāju, un tad man tā mierīgi saka, bet kas viņa tāda ir, kas viņa bija? Tad skaidroju, bet izskaidro to, kas ir diezgan pabiezā romānā. Jā, bet ja tomēr tev būtu jāpasaka kaut kādos 3 galvenajos teikumos, kas tad ir Ivanda Kāja latviešiem, Latvijas nācijai, un kas viņa varbūt ir arī sievietēm, ja mēs vēl pieskarsimies jautājumam par šo līdztiesības jautājumu, kas bija aktuāls pirms 100 gadiem un droši vien ir aktuāls arī šodien. Kas ir Ivanda Kāja un kāpēc par viņu ir svarīgi runāt? Atļauj man atbildēt vispirms kā vīrietim. Ja? Viņa bija brīnišķīga sieviete. Sieviete, kur ļoti mums vajag godināt, kur to ir pelnījusi. Viņa arī piešķīra 3 zvaigžņu ordeni, tad, kad viņa bija paralizēta.
Bet sieviete arī, kur ir ļoti traģisku dzīvi nodzīvojusi, un kad es paskaidroju šo viņas mūžu, tad iznāca, ka no 64 gadiem tikai 10, 11 gadi ir bijuši tādi, kur viņa centās un arī ļoti veiksmīgi realizēja sevi. Proti gadi, kad viņa nostājās uz šī rakstniecības ceļa, kad viņa kļuva par vienu no populārākajām personībām Latvijā. Ne tikai sievietēm populārākajām, bet arī es domāju, ka viņa nostājās līdzās Rainim un Aspazijai, jo šie dižgari, man paudze uzauga tādā glorificēšanā, Rainis, Aspazija mazāk, lai gan man bieži liekas, ka Aspazija bija diženāka par Raini, jo viņai vajadzēja ne tikai savus lugas rakstīt un savus dzejoļus, bet arī menedžēt Raina kaprīzes, jo Rainis bija ļoti kaprīzes un brīžiem, lai man piedod raiņologi, bet, es teiktu, infantīls. Un īpaši nepiedodam tas, ka viņš atbrauc beidzot, kad latviešu tauta, Latvijas zeme ir pārcietusi visas šausmas, sarkano teroru, kas, starp citu, Jelgavā bija ļoti asss. Ten ir tāli baltais krusts, tieši 19 gadu upuriem ceļā uz staciju. Bermontiāda. Tad viņš atbrauc, labi, laipni lūdzam Latvijā, beidzot atbrauci, dižais Raini, un viņam pie vagona pienes 2 karogus. Sarkanbaltsarkano karogu, oficiālā delegācija, kas sagaida, un sociāldemokrāti pielien priekšā ar savu sarkano karogu. Un tad es kādreiz ar skolēniem, kad runāju, ļoti svarīgi ir runāt skolās, un es bērniem saku, bērni, kuru karogu viņš nobučoja? Situācija tāda, ka tev vienu karogu jābučo. Un bērni uzreiz vien saka, to sarkano. Es saku, kāpēc tā domā? Citādi jau jūs nebūtu prasījis, jo sarkano tad viss būtu pareizi. Malacis, 10 tev pareizi, tādu atzīmi var likt tādam bērnam. Kur tas bija Mālpilī, man bija tikšanās. Ne Ivānskais dzimtajā pusē, bet kur viņi ar šo Fēliku dzīvoja, kur bērnību vadīja, kur Džems Kulme viņu redzēja bērnībā, paralizētu kundzīti jau, Tonijas tanti. Un Mālpilī man prasīja uzreiz tā, kuru Latvijas politiķi, sievieti jūs pielīdzināt šobrīd Ivandai Kājai. Un tad man bija jāatbild tā, ka es pat tā kā īsti nesauktu Ivandu Kāju par politiķi. Viņi mēģināja kļūt par politiķi, jo viņas publicistika bija ļoti politiska. Viņa rakstīja par kara darbību, viņai brīnišķīgi raksti, piemēram, Imants pulkam atgriežoties, kur no tālu Sibīrijā, tālajos austrumos, kur latvieši bija kara gūstekņi, nonākuši Pirmajā pasaules karā, un kur tur šis ģenerālis Kurels, kurš ar šo grāmatu saistīts ar bruņinieku Robertu, tur viņš parādīja tādu izcilu stāju, ka viņš panāca diplomātisku dažādos ceļos atvest pāris tūkstošu latviešu puišus ar kuģi pāri puspasaulē atvest uz Latviju. Un Ivanda Kāja nākamajā dienā, sveicot Imantas pulka atgriešanos. Šī publicistiskā darbība ļoti cieši saistīta ar politiku. Viņa dažādas politiskas strīdus, pēc kara beigām par korupciju viņa rakstīja un tā tālāk, tad dažādas netaisnības amatos, tur kādas pārvietojot. Bet pati par politiķi, viņa kandidēja Satversmes sapulces vēlēšanās, bet netika ievēlēta parlamentā. Un te man jāteic, ka Kārlis Ulmans viņu pamatīgi iegāza. Un tā ir diezgan, manuprāt, būtiska epizode šajā romānā.
Jo viņa ar visu savu sievietes sirsniņu bija Ulmani iemīlējusies, bet viņš tomēr tāds pragmātiķis. Un vienreiz viņš padeva ziņu, kad vai Ivanda Kājie varētu pie viņa aiziet uz kabinetu. Un viņa aiziet, un tad viņš saka, ziniet, es ar jums gribētu tā kā runāt tā kā privāti, un tā kā ar sievieti, ja. Viņai tas ir, viņa sāk pukstēt straujāk. Un tad viņš saka, redziet, jūs gribat balotēties ar savu atsevišķu sieviešu sarakstu. Bet ziniet, sieviešu saraksts tāpat, ko jūs tur ziniet, tomēr vīrieši galvenokārt nebalsos vīrieši par jums un tā, un nāciet manas partijas sarakstā, iekļaujieties, un tad jūs drošāk ievēlēs. Viņš bija labāks rēķinātājs, rezultātā viņu neievēlēja. Bet es tikko atceros, es daļai atbildēju to jautājumu, es tā kā nedomāju, ka viņi pat īsti bija politiķi. Es varbūt provokatīvu jautājumu uzdošu tieši no šī sieviešu viedokļa. Ja tu domā, ka viņa nebija politiķe, bet varbūt viņa nepaspēja būt politiķe šīs slimības dēļ, triekas dēļ, kas viņu piemeklēja, un te mēs varētu parunāt arī par citu tēmu, par šo sievietes lomu sabiedrībā, un ka tev ir vienlaikus jāspēj rūpēties par māju, par bērniem, pelnīt iztiku tajā laikā, kad Fēliks Lūkiņš ārstējās ārvalstīs, un vienlaikus spēt arī būt radošai sievietei, rakstīt, iesaistīties politikā un tā tālāk. Vai tas nav tāds milzīgs konflikts, ar ko sievietes varbūt arī šodien saskaras? Jā, es tā visu absolūti parakstos. Tu teici jautājumu formā, bet es domāju, tā ir tāda skarba realitāte, par ko man ir daudz jādomā. Ivanda Kājie viņa noteikti nepaspēja, noteikti nepaspēja, jo ja viņai veselība nebūtu tā viņa nodevusi, ka viņa tika paralizēta. Starp citu, ļoti svarīgi priekšlasījumu laikā viņa Valmierā sniedz priekšlasījumu par sievietes lomu jaunajā Latvijas valstī. Un tas sākās tā, ka mēs neesam vairs nekadā Krievijā, un beidzās ar vārdiem, lai dzīvo Latvijas valsts. Un tas manā romānā ir, ka viņi jau to slīkstot gar zemi, kā aizcirsta niedre, tā kā redz tos pēdējos vārdus. Viņi sev darbā sadedzināja, kā Aspazīte teica, viņa bija kā svece, kas tikai degot dzīvo. Jā, viņa nostādīja šo problēmu sabiedrības epicentrā, un vīrieši ārkārtīgi spurojās pretī. Viņi cīnījās, vēl nebūdami parlamentā, bet šis viņa sieviešu saraksts, kurā viņi gribēja ļoti dabūt arī Aspazī iekšā. Un nedabūja Aspazī, teica, kā Jānis teiks, tā arī es, un Jānis Rainis, protams, teica tā un tā. Kad es iedziļinājos šajā ģeniālajā dzejniekā, es daudz kur bija tāds pat satriekts, ka viņu neievēlēja par prezidentu. Un tad viņš vienreiz Ivandai teica, zini, Tonija, es te pa velti sēžu tajā parlamentā, un tad viņi tā domā, vai par velti, jo tajā komisijā tur tik dabūna, un tur tik dabūna, bet vienalga brauc steidzot pie manis. Viņi diezgan tā viņiem aizgāja. Tas Rainis, kas sākumā bija viņas guru, tā kā zaudēja to oreolu. Bet Aspazī, diemžēl, kā teiks Jānis, tā arī es darīšu. Un tā politiskā līnija zaudēja, un tad slimība to pārāva, bet viņš šo problēmu ļoti uzstādīja. Un viņa sieviešu sarakstā bija arī tāds mērķis panākt, ka laulība tiek šķirta, ja prasa tikai viena puse. Sieviete, ja vīrs viņu krāpi, vīrs viņu, teiksim, sit, kaut kā necilvēcīgi izturas, viņi to pierāda, tad šķir. Protams, es negāju cauri. Lai gan otras puses, es esmu lepns par mūsu
par mūsu konstitūciju, ka tur nav minēts tāds punkts - sievietēm balss tiesības. Ja? Nu, kā lepns. Vienkārši jau toreiz, kad pieņēma mūsu satversmi, sapratu, ka tas būtu absurds atsevišķi izdalīt vēlēšanu tiesības visiem Latvijas pilsoņiem no pilngadības sākot. Un tā liekas, kā tas savādāk, bet pasaulē jau daudzās valstīs, kas mums ir mācījuši dzīvot, piemēram, Francijā, izcilē demokrātijas valstī, kā jūs domājat, kad pirmo reizi sievietes dabūja tiesības balsot? 45. gadā pašvaldību vēlēšanās, un Šveicē, un vēl. Man liekas, kaut kāds marasms. Vispār es esmu sievietes pusē, bet šajā savā romānā es mazliet tā kā tapos, vai es neesmu pa daudz aizrāvies. Jo šeit ir rakstīts, ka šis romāns, es nolasīšu, Jāņa Ūda romāns Sieviete zelma apliecina pielūgsmi sievietes nesmaļamajai pievilcībai, dvēseles dziļumam un gara spēkam. Man vienreiz prasīja, vai tu arī tā domā, vai tā tika uzrakstīts. Teicu, kā? Tie taču ir mani vārdi. Tie ir mani vārdi. Bet tad es tā padomāju, tam Fēliksam jau arī varbūt bija sava taisnība. No vienas puses Latvija karā, šausmas, cilvēki krīt, viņš ārstēs Davosas sanatorijā. Tas man tā likās jocīgi, bet no otras puses viņam tā situācija bija tāda, ka vai tā sanatorija vai nāve. Ja viņš nebūtu izārstējies, tad viņš nebūtu daudz cildenes darbs izdarījis. 20. gados viņš nodibināja Rēriha biedrību, viņš tur to tuberkulozes slimnieku biedrību un kaut kādu meža sanatoriju un vēl. Viņš ļoti daudz ko izdarīja. Ļoti daudz. Viņš arī bija ne tikai oftalmologs, acārsts, bet arī, kā to sauc, no dažādu zāļu tēņas un ko viņš tur ķīmiķoja. Man Džeimas Kulme vēl stāstīja. Ar homeopātiju aizrāvās. Jā, ka viņam viena istaba, 6 istabu dzīvoklis, viena istaba bijusi ar plauktiem un burciņām un maisiņiem, un viņš arī bērniem rādījis, un šitādi zālītes taigiet, meklējiet man tur pa Mālpilu. Tā kā es mēģināju epilogā, tā kā drusciņi arī viņu, katrā ziņā paslavēt, jo viņš to ir pelnījis. Bet šī problēma ir milzīgi dziļa, un man liekas pat no dabas, no Dieva, faktiski tāda iedibināt nevienlīdzību, jo es domāju, es vienmēr esmu jūtis pietāti pret mātēm, pret sievietēm, kas ir gaidībās. Man baznīcā, es esmu Rīgas Lutera draudzes loceklis, vasarās Mazirbas baznīcā viesojos. Un tur ļoti bieži tieši jaunās ģimenes, un tad viņi atbrauc ar mašīnu tur uz Mazirbu, un tad 3, 4 bērni man lielu optimismu dod. Un tad bieži ir, kad vienu bērnu tēvs nes, otru mamma pie rokas, un 3. ratiņos, un 4. mammai vēderā. Un tas ir tas svētais uzdevums, bet ja sieviete jūt, ka vajag kaut kā vēl sevi realizēt, tad man atliek tikai apbrīnot. Ja. Un ir tāds ģimenes, kur ir bērni, un mamma darbojas sabiedriskā laukā un politikā. Un tad, ja es paskatos mūsu parlamentu kopš neatkarības atjaunošanas, cik mums jau sasaukumi ir bijuši Saeimai, protams, tur sievietes ir mazākumā. Laikam tā ir tā dzīves likumsakarība, jo, lai balotētos un iet politikā, jābūt laikam ļoti drosmīgai un spēcīgai sievietei. Ja? Un man liekas, ka sievietes arī tā vairāk izsver, vai es to varu vai nevaru, jo vīrieši daudzi ir bijuši vāji deputāti, un kad viņam prasa vai intervijās, vai es daudz pazīstu, no viņam prasa, ko tu tur vispār gāji, kas man tur sauca, teiksim, aktieri, ja? Viņš ir populārs aktieris, dziedātājs, populārs, cilvēki nobalso arī, ievēl arī.
Ko viņš tur izdarīja? Nu, neko, jo viņš nesaprot politiku, viņš arī nesaprot, viņam nav motivācija, vienkārši aicināja, viņš gāja, viņš tur labi nopelnīja. Nu, es domāju, sievietes to daudz vairāk pārdomā. Un tāpēc arī mums šī izcilākā prezidenta, es domāju, no Latvijas prezidentiem, tad jau 10. mums. Nu, es lieku pirmajā vietā Vairvīķu Freibergu. Jā. Tas atkal saruna par sevi, man bija referāts universitātē konferencē par prezidentūru. Un es domāju, ka šis ir tas variants, jā, kad izaudzina 2 brīnišķīgus bērnus, gūst spožus panākumus zinātnē un pēc tam politikā. Un ir arī lieliska sieva. Šis tas gadījums ir, kad ir dzīves biedrs ļoti piemērots, ja, pats izcils zinātnieks Imants Freibergs, un teica, ka apgrieztā kārtībā tā bija Zigfrīda Meirovica problēma, ka viņa sieva, pirmā sieva Anna Filholde, bija izcila māte, izcila nama māte, bezgalīgi izturīga sieviete kara laikā, bēgļu gaitās. Kad viņi dzīvoja bēgļu gaitās Maskavā, nāca boļševiki pie varas, tur vispār bija problēma kaut kādas produktus dabūt. Un viņi vilka 2 bērni viņiem tad bija. Gunāriņš piedzima jau brīvā Latvijā. Kā viņi to visu varēja pavilkt, kad Meirovics aizbrauca uz gadu uz ārzemēm, caur Stokholmu uz Londonu, pēc tam Parīzes miera konferencē, tieši gadu prom, no 18. gada vasaras līdz 19. gada vidum. Anna visu to pavilka. Un tad, kad Meirovics ir viens no izcilākajiem Latvijas politiķiem, Latvijas, protams, jā, bet Eiropas zvaigzne, Eiropas ārpolitikā, kad valsts viņu novērtē, nu tā kā tagad ārlietu ministru nenovērtē. Viņam bija rezidence tajā mājā, kur tad kultūras ministrija. Un tad Anna, nu viens, ka viņa pati vāra zupu, un pavārs apvainojas, jo valsts algots pavārs viņa pati gludina viņam fraku, kur atkal viens cilvēks, kas ir pielikts ministram, apvainojas. Bet ko viņa nedara? Viņa neiet diplomātiskajām pieņemšanām, ja viņi tur negrib. Viņa tur garlaicīgi, viņa arī droši vien komplekso tādā smalkā sabiedrībā, bet tas ir viņas pienākums. Jo tikko viņi neaiziet uz Anglijas karalienes dārza tiem svētkiem, ko rīko Anglijas sūtniecība, tā Anglijas sūtnis jau raksta savai valdībai, kad Latvijas valdība dod tādus signālus, jo ministra kungs un arī premjerministra kungs, kas bija tajā vienu laiku Meirovics, atnāca bez kundzes. Nu, lūk, nu, tad tāda laulība vairs nevar būt. Bija Modrim Plātem, mācītājiem, tāda viena tēze pie šī panta, pie šī baušļa, tev nebūs laulība pārkāpt, ka ja tā kā sieva neatbalsta vīri centienus, ja tie ir atbalstāmi, nu, tad tas arī tā kā tāda pārkāpšana. Bet, nu jā. Tu tā runā, Jāni, un es jau tomēr domāju, ka tu neizbēgami nevari aiziet no savas vīrieša lomas, jo te jau pāris reizes no tevis izskan, tas ir sievietes pienākums, tātad viņai ir jāatbalsta, ir jādara tas un cits, lai vīrietim būtu vieglāk. Arī tavos romānos tas daudz, kur parādās, ka sieviete faktiski ir kā atbalstītāja, kā ar milzīgu spēku, ar gudrību apveltīta, bet tik un tā fonā. Man kāpēc šķiet, lasot gan tavu romānu par Ivandi Kāju, arī viņas oriģinālās dienas grāmatas un runas, man šķiet, ka Ivanda Kāja varbūt būtu dusmīga par šādu nostāju. Viņa teiktu, ka man varbūt pašai ir tiesības izlemt par to, kas ir mans pienākums. Un tā noteikti ir, viņai noteikti būtu taisnība. Jā. Es runāju par realitāti, un man nāk prātā tāds Vizmas Belševicas dzejols, nemāk no galvas, bet ir 2 rindas. Tas dzejols ir par Bībeles šīm 2 māsām, Marta un Marija. Marta, kas bija šī brīnišķīgā nama māte un tā vīriešu appuišotāja un tāda, ja.
Un Marija bija šī brīvdomātāja, un drusciņi arī grēciniece, vai ne, kam Jēzus teica, un negrēko. Bet, kad Jēzus bija viņa mājā, Jēzus kaut kā runāja ar Mariju. Un tā Marta pat gāja un teica, kungs, kāpēc tu ar viņu te runā, lai viņi nāk uz virtuvi man palīdzēt, man tur pannas un katli un kastroļi un viss tas. Un Belševica to mēģināja salikt vienā dzejolī. Un tur ir tā doma, ka katrā sieviete ir abi šie aizsākumi. Kā bija? Un tā Marija, kas Martā ieslodzīta bez skaņas gavilē no paša agra rīta. Tā kā sieviete ir šī, pirmkārt mātes misija, to vīrietis nevar darīt. Ja? Realitātē biežāk vīrieši ir tais vadošajās pozīcijās, un vai tas ir taisnīgi, es domāju, nē. Un es pat zinu tādus konkrētus stulbumu gadījumus. Kādreiz viena jauna meitene, ļoti skaista, kura bija vienā no šīm miseņu konkursiem, Miss Latviju. Viņa bija dabūjusi kādu fotobalvu. Viņa bija ļoti nopietna, viņa mācīja zviedru valodu, un strādāja vienā zviedru firmā, Rīgas filiālē, kur vadīja zviedrs, bet tagad tā firma iestrādājusies, un viņi tur Stokholmā nolēmīja, kad zviedru vāks prom uz Zviedriju, lai viens no latviešiem vada. Un atbrauc firmas pats prezidents un skatīties, kas tur no latviešiem strādā. Un tie nākamie pēc amata ir šī meitene un viens puisis. Un puisis it kā labs, bet viņš gan īsāku laiku tur strādā. Un tā, un meitenei tas CV arī viss būtu labāks. Un viņš pats saka, ka šitas puisis būs vadītājs. Un viņi iet un prasa, kāpēc. Un atbildi, bet tu taču esi smuka. Un tā viņa teica, tas ir vaiprāts, ej, kur gribi, smuka, tā tad stulba. Un tā laikam vīriešu pasaules spriež, bet ir jau viens otrs izņēmums arī šajā vīriešu pasaulē. Bet, tā problēma pastāv. Es domāju, jā, ka sievietei var tikai apbrīnot sievietes, kas gan audzina bērnus. Es nedomāju, ka sieviete viena, tas jādara kopā ar vīrieti, bet man liekas, tomēr tas bērns maziņais jau tomēr pie tās mammas stiepjas, ja? Un sabiedriskā laukā strādā, tas ir apbrīnojami. Un šeit, man liekas, ļoti labs tāds piemērs, un arī varbūt kaut kur traģisks piemērs ir Vīķis Freibergs ģimene. Atkal es minēšu, jo varbūt sabiedrībā tā maz zina, bet viņiem viens bērniņš nomira Kanādā, puisītis. Vaira par to ir runājis arī intervijās un saka, ka vienkārši viņa bija jauna profesore un universitātē viņai tik daudz krāva virsū, un viņa ne tikai pat ne karjeras dēļ, ka es vairāk izdarīšu, ātrāk tikšu uz augšu, nē, bet viņa pat ir teikusi, man slodz pa lielu. Ja tev pa lielu, tad lūdzu ej, vai ne? Vieta jau tukša nepaliks, un puisītis nomira, jā. Es biju 2006. gadā Kanādā kopā ar valsts prezidentu, valsts vizītē. Tas bija mums amata pienākums, un tad mēs tā žurnālisti visu laiku tā kā zinājām, kur ir prezidenti un kur braucām līdzi ar viņu, kur arī vienkārši zinājām, ka viņi ir un gājām tur uz kaut kādām, teiksim, uz Kanādas premjerministra preses konferenci. Un pēc tam es uzzināju, ka Vaira ir braukusi uz Kapsētu pie puisīšu savu. Tā kā ļoti dārga maksa un tāda traģiska maksa. Bet, jā, tie vīrieši var jau būt, ka nemaz tik briesmīgi arī kādreiz nav, jo es gribu minēt šī Imantu Freibergu, kurš ļoti Vairai palīdzēja, un viņas tā sirdslieta Dainas, bet Imants kaut kur 80. gados, kad viņi sāk tos pētījumus, viņš nodrošināja to tehnoloģisko pusi, kad viņi ievada šīs Dainas, digitalizē.
Un tas milzīgs darba apjoms bija, bet tur viņi laikam abi kaut kā iesaistīs. Bija tā, ka viņi vēl padomu laika beigās viņi uzdāvināja universitātei 2 datorus, bet par to savukārt universitāte lika studentiem kursa darbos un tā darīt to darbu, ka vadīt iekšā tās Var cekot, tā atšķirība, ko tu pieminot vairs Rīgas Freibergas piemēru un viņas ģimenes piemēru, ir par to, ja ir 2 līdzvērtīgi cilvēki, kas darbojas pētniecībā vai jebkādā citā jomā, kas viens otru saprot, tad tas var būt auglīgi abiem. Un savukārt Ivandas Kājas gadījumā, kur tomēr ikdienas dzīve nenāca viņai pretī, lai viņa varētu sasniegt tik daudz, cik viņa patiesībā varētu. Jo ikdienas smagā nasta, kas tev ir jānes, droši vien, ka izsmeļ spēkus ļoti daudz, un šķiet arī šodien šie jautājumi ir svarīgi. Mūsu laiks nepielūdzami tuvojas noslēgumam, un tie ir ļoti būtiski jautājumi, par kuriem runāt tieši Ivandas Kājas kontekstā, un es iesaku, kas nav lasījuši, noteikti lasīt, bet man tev ir vēl viens priekšpēdējais jautājums. Tikko arī iznācis Ingas Gailes romāns Rakstītāji par Ivandu Kāju, un ko Ivanda Kāja noteikti ir pelnījusi. Kāds ir tavs kā rakstnieka skatījums, kā mēs katrs redzam kādu personību, par ko mēs rakstam, un vai tas ir labi vai slikti, ka tādā salīdzinoši īsā laika posmā ir 2 grāmatas par tādu svarīgu, brīnišķīgu personību un traģisku arī reizē? Es domāju, tas ir pirmkārt iepriecinošs fakts, ka iznāk jau 2. romāns par Ivandu Kāju, ja tā nebija gada 10. un pēkšņi 2 romāni, un es ceru, ka cilvēki lasīs abus un salīdzinās. Es savus kolēģis darbu negribētu vērtēt, es domāju, tas nebūtu korekti, ja mēs it kā tā. Un tā arī nav sacensība, un katrā ziņā tas romāns ir pilnīgi savādāks. Ja. Es viņu izlasīju, biju pārsteigts, bet tas tikai parāda, cik atšķirīgi mēs domājam. Lai gan vai tās ir sieviešu vidē tipiskas domas, es neņemu spriest to, lai paši sievietes spriež. Bet interesanti, kā man romānu uztver sievietes, man tas, protams, ļoti interesē. Un no vīriešiem es nekādu viedokli neesmu dzirdējis, jo es nezinu, vai vīrieši vispār vairs lasa grāmatas. Bet kopumā es jūtu, ka sievietēm tā kā ir tāda gandarījuma sajūta par šo manu romānu. Gan par to, ka es uzrakstīju par sievieti, gan arī par to, ka, domāju, tā stipri redzams, ka es esmu sievietes pusē. Kā lai nebūtu, ja. Bet ir interesanti, ka pat profesionāļu vidē, pat tā kā no sievietēm, kas arī raksta grāmatas, es esmu jutis tādu komentāros, tā kā tādu drusiņu nīgrumu, kur tu lien, ko tu pretendē sievieti saprast, un vēl jau vairāk nosaukt sievietes dzelme, ja? Sieviete dzelme, dot tev sievietei to virspus saprast, kur vēl dzelme. Un tad es tā mazliet pabrīnījos, vai cilvēki to rakstot ir padomājuši, ka nozīmē vārdu dzelme, ja? Kā es to saprotu, un es domāju, ka es māku latviešu valodu, ka dzelme ir tieši, teiksim, jūrā tas dibens, kas vispār nav sasniedzams, ja? Kādreiz teica, Titāniks guļ okeāna dzelmē. Tagad pēdējos gadsimtos ir tāda batiskāfa izgudrota, ka tur nolaižās un tur paķeksē kāda tur metāla gabaliņa, lai varētu iztaisīt pētījums, kāpēc ir Titāniks nogrim. Es domāju, dzelme ir tas, ko nevar sasniegt, un šeit es arī to ieliku, ka šis sievietes noslēpums, ja, un pretrunīgā būtība, tad pozitīvi pretrunīgā ir tik dziļš, kad man no tā joprojām reibas galva. Piemēram, ļoti slimīga sieviete, ļoti.
lasot dienas grāmatu, var domāt viena čīkstuli un pīkstuli, ja, jo acīm redzot, viņa rakstīja dienas grāmatu, kad viņai bija grūti. Ar Feliksu nevar parunāt, bērniem nevar parunāt. Tad viņa vēlāk mēģināja ar Silviju, tā vecākā, runāt. Viņa saka, Silvija, nu kā tu man nesaproti? Silvija atbild, jā, var jau būt, ka es tev nesaprotu, bet tu man arī nesaproti. Viņa saka, varbūt tu man var apsolīt, ka man klausīsi. Nē, tas ir ļoti daudz prasīts, un to es tev nevaru apsolīt. To 15 gadus kuķis pasaka. Nu, vai viegli viņai, viņa dienas grāmatā raksta. Tur bieži tāda, viss, es jūtos kā salauzta, negribās no gultas celties augšā. Un šī sieviete pasaules kara laikā, viņa bēgļu gaitās ar bērniem, tur kaut kur pie Maskavas dzīvo, un kā viņas tur krāpī tie vietēji un sauc par kaut kādiem tur badakāšiem, un pie Melnās jūras aizbrauc, un nekā labāka nav, brauc atpakaļ. Atkal trūkums posts Bermontiādas laikā. Viņa aiziet uz latviešu sieviešu palīdzības korpusu, kas bija Latviešu biedrības namā izvietojies. Un tur čakstas māte priekšā. Nu, ko tas slavenā rakstniece? Nu, es kaut ko darīšu. Ko jūs gribat darīt? Ko vajag? Nu, pašlaik vajag veļas mazgātājs. Labi atlots piedurknis mazgā veļu. Pēc tam uz ārlietu ministriju, jo tur vajag tulkus, kas no svešvalodām tulku ārzemju presi, lai Meirovicam var nolikt priekšā, ko poļi, ko franči, ko angļi saka par pašreizējo situāciju, no kā gaidīt palīdzību. Nu, no Polijas it kā. Nu, tad Meirovics brauc uz Poliju. Atbrauc atpakaļ ar ģenerāli Radziņu, brīnišķīgu militāro speciālistu, kas kļuva mūsu štāba priekšnieks. Un tas ir apbrīnojami, ko viņa izdara. Šī čīkstula pīkstula, spriežot pēc dienas grāmatām. Un tā varonība dienas grāmatā nemaz tā neparādās, jo tad viņai nebija laika. Katrā Latvijas sarga numurā parakstam. Un intrigas redakcijās, un atkal vīrieši, ko tā sieviete te lien. Un tad es domāju, kas tas pa stulbumu nenovērtēt vienu spilgtu personību, ja? Jā, bet es starp citu aizrāvos neatbildēs to jautājumu, kāpēc viņu sauc Ivande Kaija. Tas bija gadsimta sākumā, kad viņa viesojās pie Raļa un Aspazijas, un vienreiz Antonija Lūkina tātad staigā ar Aspaziju pa Kastaņolas kapiem. Un pieiet pie vienas jaunas sievietes kapa, un tur ir piemineklis Kaija, balta marmora kaija ar salauztu spārnu. Un Antonīnis, kāpēc tā nosaka, ka tikai tas nav mans liktenis. Un tāpēc man ir tāda pārliecība, ka tādas vārdas nevajag teikt. Jo, kad viņi ķēra trieka, tad, jūs ziniet, cilvēkam ir bijis insults, ja viņam nedarbojas viena kāja, viena roka, parasti laikam labā kāja, labā roka. Un tad to roku viņi tur elkonī saliekt un pilnīgi tā kā kājai salauzts spārns. Un tas bija arī tas iemesls, kāpēc viņa gāja bojā. 41. gada Ziemassvētkos Ivanda Kaija gāja uz dievkalpojumu, Ziemassvētku dievkalpojumu vecajā Ģertrūdas baznīcā un iet pāri Brīvības ielai, to brīdi Ādolfs Hitlers trāse, un viena vācu armijas mašīna viņu sabrauc. Un viņa tika aizvest turpat blakus uz pirmo slimnīcu, un tur vēl nogulēja komā kādu nedēļu, un tad 2. janvārī nomira. Un man kaut kā joprojām sāp sirds par viņu, jo, kad es meklēju Ivandas Kaijas kapu, Rīgas meža kapos, diezgan grūti bija atrast. Es sākumā meklēju pirmajos kapos, kas ir tur pie lielās kapličas, un blakus Brāļu kapiem tur ir brīnišķīgs tāds maketiņš izveidot, tāds stends, kur ir visi ievērojamie kultūras darbinieki, un tur nav. Un tad es runāju ar to kapsētas direktoru, un viņš skatās savās anālēs 2. kapos, un tad 2. kapos bija ļoti atsaucīga dāma, kas man iedeva to kapu schēmu un pat izprintēja pieminekļa fotogrāfiju.
Bet tad es meklēju, viņš tā vidū nav regulāri atrodams par celiņiem ejot, tu neieraudzīs, bet ja kāda no jums grib aiziet, tad tas orientieris stāviet ar seju pret Čakstas pieminekli, ja? Un tad pa labi pirmo jūs atradīsiet ģenerāļa Baloža kapu, kur ir liels zobens, tā guļ horizontāli virsū. Un tad iedomājieties tur aiz krūmiem, aiz zivžogiem, aiz kaut kā, protams, cauri jūs nelauzīsieties, bet tāda līkuma, ja iziet uz celiņu un apmēram 20 metrus tālāk pa labi, tur lūkin dzimtas kapi, lūk, tur guļ mūsu izcilā. Ziniet, nu kas viņi bija? Nu viena izcila personība, viena izcila sieviete. Nu kā vēl nosaukt kaut kāds tituls? Politiķa? Nē. Rakstniece, nu ne pati diženākā, nu ne pati. Ja šodien lasot drusiņu tā kā pa lēnu, tā kā gribas vairāk dinamiku, tam laikam tas uzspridzināja sabiedrību. Tas lielākais tituls, viena īsta, viena cildena latviete. Jāni, un paldies, ka tu raksti grāmatas par latviešiem, par Latviju un par Ivanti Kāju, kas ir mums vēsturiski un arī šķiet šodienas kontekstā ļoti nozīmīga persona, par ko ir jāzina visām paaudzēm un ir jālasa, ir jādiskutē par svarīgiem jautājumiem. Un tu jau minēji Aspazijas teikto par Ivanti Kāju, ka viņa bija kā svece, kas tikai degot dzīvo. Es gribu noslēgumam un arī noslēdzot mūsu tiešraidi teikt paldies visiem, kas klausījās. Tuvojas novembris, un es no bērnības atceros savus 11. novembrus, kad mēs bērni sēdējām dzīvoklī un dedzinājām logas vecīti. Un tētis vienmēr teica, skatieties citos logos, ja kādā logā iedegas svecīti, tad viņi arī ir par Latviju. Tas vēl nebija neatkarības laiks, mēs bijām vēl pavisam maziņi. Un tad es redzēju pretējos logos tās gaismiņas, kas nebija katrā logā, bet bija tāda kaut kāda brīnišķīga sajūta, ka mēs esam kopā. Un domājot par Ivanti Kāju, par rakstnieku Jāni Ūdri, par mums katru, ko mēs darām, lai katram mums ir tā liesmiņa, kas ir mūsu darbs, ko iespīdināt logā katram latvietim. Mūsu darbs, mūsu liesmiņa, ar ko mēs degam. Paldies tev, Jāni, ka atbrauc šodien pie mums. Paldies visiem, kas klausījās, lasam grāmatas un vienmēr esam modri par Latviju. Paldies! Paldies!